Nākamā kompozīcija saucās Z-tilts.
nespēlēs, vakar sagriezu pirkstu vienkārši. Jūsu funkcijas grupā. Kā sauc? Aleksandrs. Es spēlēju flautas un visu kaut ko citu. Perkusijas un magnetofonu šitādu tēmu. Valērijas, es esmu basgitarists. Jānis, es ģitāru to spēlēju. Rināls Bunzunieks. Stanislavs, vispār perkāšana visāda pīkļa plūta arī. Mājā trobeli, ne? Es arī agrāk spēlēju. Es padomāju, ka viņš... Jums tāds, neviens neko nezinām, pieņemsim jau ka prasīšu pilīgi arī tādu, ko nezināt. Nosaukums ir laika pareģotāji, baigais salikums. Ir kā angliski, ir kā latviski, ir kā... Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir joks, it kā, Kas? Tas nosaukums un tas, ko mēs spēlējam, tas ir kaut kādā ziņā joks. Aha. Tā. Lai to cilvēki varbūt arī neuztver pārāk nopietni.
Varbūt divos vārdos laika pareģotāju vēsturi, jūsu biogrāfiju, kā jūs, kur un kāpēc strādāties? Nu, mēs vienkārši savācāmies paspēlēt. Kāds gadus divus atpakaļ varētu būt. Jā. Tā mēs vienkārši kultūras namā spēlējam. Sava prieka pēc. Varbūt vēl kāds grib kaut ko pateikt. Jā, Tā sanāca, ka es no sākuma spēlēju ar šitiem. Jā, kopā. Ar Infected kopā agrāk spēlējām, tur sadalījāmies un pēc tam, sanāca laika pareģotāji. Es arī drusku spēlēju, tagad spēlēt cits, vienalga mēs esam kopā. Visi draudzīgi esam un cenšamies Būtība ir tāda, ka vienkārši dažādiem cilvēkiem, mums respektīvi, ir dažādas idejas mūzikālas un kaut kas tur tās. Un mēs vienkārši savācāmies un spēlējam. Jums ir vesela virkne visādi jocīgi instrumenti, jā? Kurš to izdomā? Kāds ir svarīgāks? Vispār būrmeistars galvenais šitais. Aleksandrs. Paldies, atkal es varētu iet ko citu. Es vienkārši niekojos ar tādām muļķībām. Es vienkārši, man patīk visādi magnetofoni. Jūs vēl visi nesat redzējuši vispār. Tur liela kaudze visa kā ir. Parādi savu somiņu, viņa somiņu. Jā, somiņu es varu parādīt. Viņam ir labāka somiņa, vairāk, daudz kas ielien. Visādas flautas un grābašas visādas. Bet vienkārši ir cilvēki, kas arī māk spēlēt visu kaut ko un ir patīkami ar viņiem arī spēlēt. Nav jau tā, ka to tikai es izdomāju un tā. Mēs visi kopā vienkārši kaut ko saceram it kā. Pie tam mums arī nav nekādas baigās tur tāds, ko to varēja arī dzirdēt uzstāšanās, ka mums nav tādas baigās schēmas. Viss var notikt arī un tas viss arī pieder pie lietas. Ja kaut kas arī nojūp, tas arī nav nekas slikts, viss ir kārtībā. Ko laika pareģotāji ir paspējuši izdarīt? Piedalījās bildēs viņi. Bet bildējumas, jā? Bildēs 2002, cik es atceros. Vislielākais vispār koncerts kāds bija, bet Daugavpilī viņi piedalījās visur, kur. Arī Daugavpilī ar grupu Akvārium. Ar Gribiņšikovu kopā, jā. Nebija gluži tā, nebija kopā, bet mēs vienkārši uzstājāmies foijē. Mums atļāva administrācija spēlēt foijē pirms viņu koncertu. Viss bija ļoti fēji, jo mēs vēl tikām uz koncertu. Tas mums bija galvenais mērķis. Un mēs arī skaisti arī uzspēlējām to. Jūs jau esat bijuši Cinepēs diezgan daudz reizi dažādos sastāvos. Ar ko teiksim, šīs gads varbūt tāds savādāks kā kritikāns Cinepēs? Jā? Viens tāds. Kāds jautājums? Ar ko šīs Cinepēs atšķirās no citām? Jā, atšķirās. Ir labs laiks, kaut pārsvarā vienmēr ir labs laiks. Nezinu, tas ir grūts jautājums. Tas, ka man patīkami, jo es te biju kādreiz ar vienu grupu, ar citu grupu es biju. 96. gadā un bija arī estrādē tas pasākums, un kopš tā laika es nebiju estrādē. Man tieši ir patīkami, ka es varu tā par tiem, cik tur 6 gadiem atpakaļ, it kā atkal nokļūt atpakaļ. Tas ir patīkami, ka man patīk, ka ir estrādē. Pēdējos 2 reizes, kad es biju stadionā, un tur man varbūt netik interesanti jau liekas. Ok, un pēdējais jautājums, kāds ir jūsu novēlējums Cinepēm un medum? Attīstīties tālāk un tikai uz priekšu. Aiziet, kačā, Cinepes rullē, jā, tiešām. Lai vairāk profesionāļi būtu spēlēt, un visi ietu līdz 20 gadiem aiziet un tālāk vēl. Veiksmi, Cinepēm medum. Okay. Veiksmi. Labi, paldies!